domāju, ka sākt. No vakar klātējiem attālināti varam atklāt šī gada diskusiju ciklu tiesības un finanses. Šodien pirmajā sērijā diskutēsim jautājumu par patērētāju tiesību aizsardzību finanšu jautājumos. Uz diskusiju ciklu esam aicinājuši diskusiju vadītāju Konstanci Krieviņus un šīs jomas ekspertus Vadimu Mantrovu, Zandu Dāvidu un Andru Priedu. Jā, labvakar. Esiet sveicināti šogad pirmajā Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes pašpārvaldes rīkotā diskusiju cikla tiesības un finanses sērijā. Esmu, kā jau minēju, Konstants Krieviņa, Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes studente, un šovakar vadīšu diskusiju, kurā runāsim par patērētāju tiesību aizsardzību. Jā, pirms sākam, skatītāji vēlas atgādināt, ka jums būs iespēja uzdot arī savus jautājumus ekspertiem, bet pēc diskusijas. Kā arī, ka šī diskusija tiks ierakstīta un vēlāk publicēta. Tā, iesākumam. Mūsdienu komercializācijas un digitalizācijas ietekmē ir augusi patērētāju tiesību aizsardzības nozīme. Patērētājs tā ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nolūkumu, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību. Palielinās patērētāju skaits, pieaug arī dažādu komersantu sniegto pakalpojumu un preču klāsts, pieaug arī tendence iegādāties citu valstu komersantu piedāvāto izmantojot internetu vietas. Kā rezultātā būtiski ir apzināt tiesību mehānismus, kā patērētāji tiek aizsargāti. Iesākumam, Dārta kungs, varbūt varam ieskicēt, kas ir tie galvenie normatīvie akti, kas Latvijā un Eiropas Savienības līmenī regulē patērētāju tiesību aizsardzību. Paldies par jautājumu. Paldies arī par uzaicinājumu. Manuprāt, ļoti interesanta un aktuāla tēma, es domāju, arī studentiem, jo bieži vien, cik ikdienā mēs saskaramies, bieži vien arī studenti ir ātro kredītu ņēmēji, un tāpēc ir jāzina tās savas tiesības, tās ir aizstāvēt, jā. Bet atbildot uz to jautājumu, jāsaka tā, ka patērētāju tiesību normatīvais regulējums ir ārkārtīgi plašs. Ja es sāktu šeit uzskatīt, tad mēs visdrīzāk nepabeigtu. Bet tādi lielie vaļi gan Eiropas Savienībā, gan arī Latvijā, tas būtu negodīgas komercprakses regulējums, netaisnīga līguma noteikuma aizlieguma regulējums, par preču drošumu viennozīmīgi, ļoti daudz normatīvi akti, dažādas direktīvas, ministru noteikumi un arī likums, protams. Un regulējums par preču atbilstību. Tas, manuprāt, arī tāds ļoti aktuāls mūsdienās par to, ka visiem mums ir tiesības iegādāties tādas preces, kas arī atbilstošu periodu strādā un darbojas, un mēs uz to varam paļauties. Tas ir tādi pamati, bet tā es minēju, ir ļoti daudz motīvu. Mēs runājam par drošām lietām. Ūdens arī ir viens no piemēriem. Mēs dzeram un es domāju, es ceru, ka tas ir droša lieta. Tas neradīs kaitējumu. Tā kā mēs ja mēs runājam par drošām lietām, tad to mēs redzam visdažādākās izpausmēs. Arī par ūdeni runājam, par krēstu, runājam par telefonu, kurš es ceru, man nesāk svilpt un tā tālāk. Tā kā tā ir plaša joma, bet ja mēs runājam par normatīviem aktiem, tad nenesīsim, ka mūsu jumta likums, patērētāju tiesību aizsardzības likums, ko papildina citi likumi un ministru kabineta normatīvajām ministru kabineta noteikumi. Un, protams, ka ir direktīvas, kas jau bija Dāvidas kundze, kas ir transponētas, pārņemtas mūsu normatīvais aktos un paliek tieši piemērojamās regulas. Tā kā tā joma tiešām ir plaša, un tā kā tā joma ir plaša, tad arī veidot bieži vien tādu savdabīgu regulējumu struktūru. Šī regulējuma struktūra patērētāju aizsardzības tiesībās, viņa ir diezgan tāda sazarota. Un dažādi regulējuma veidi attiecas uz dažādām tiesiskām attiecībām, dažādām lietām, Jā,
Jūs minējāt, ka šie normatīvi akti ir daudz, ļoti plaši joma, bet, protams, nepietiek vien ar šo normatīvo regulējumu noteikšanu, kādam ir arī jāuzrauga, ka tie tiek īstenoti, pienācīgi. Un tad varbūt paturpinot, kādas institūcijas Latvijā un kādas Eiropas Savienības līmenī uzrauga patērētāju tiesību ievērošanu. Un varbūt arī uzreiz, kas ir tie galvenie mehānismi, kā noris šī uzraudzība. Jā, varbūt atbildot iepriekš minētām par vispārējo patērētāju tiesību aizsardzību. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vien uzrauga apmēram 500 normatīvos aktus, kas saistīti ar drošumu un vispārējiem, tā skaitā finanšu pakalpojumu uzraudzību. Un, ja mēģina aptvert, piemēram, to normatīvu aktu klāstu, tad patiesībā patērētājiem pēdējo 5 gadu laikā būtu jāsāk skatīties patērētājiem studentiem, piemēram, jāskatās uz šīm stratēģijām, kas ir retail payment strategy, digital services strategy, no tām izriet īstenībā pēc tam grozījumi, negodīgas komercprakses direktīvā, pēc tam izriet patēriņa kredīta direktīvā grozījumi, hipotekārajā kredīta direktīvā, maksājuma pakalpojumu 2. direktīvā jau groza uz 3. pēc tam tur ir regula vēl klāt un tam līdzīgi, līdz ar to ir ietver, tad patiesībā jāskatās apmēram 5 gadu atpakaļ veci dokumenti un pēc tam viņi veido tādu vienu tiesisko ietvaru, kas ir, iesākumā bija Open Banking, tad viņi iet uz Open Finance, un pēc tam būs Open Data, un pēc tam tagad to Single Access Point, vienu piekļuves punktu, patērētājs digitāli var piekļūt, piemēram, visiem šiem pakalpojumiem, viņš sākumā arī piekļūt pie banku pakalpojumiem, tagad jau var maksājumu 2. direktīvu, jo ir dažādi šitie ierosināšanas pakalpojumi, kad var spēt samaksāt par dažādiem pakalpojumiem, kad tu ierosini un aiziet informāciju no vienas bankas uz otru, tu samaksāts ar aplikācijām, tu iesaistās fintechi, rektechi, un izdara šos te maksājumus. Tur, protams, apakšā ir regulas, kas to visu sīkāk regulē. Nu jā, un tālāk jau būs tā, ka pēc Open Finance, ka bankas, nebankas un citu maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir jau tā kā vienotā tīklā, jau ir aiziet uz Open Data, kad ir jau visas telekomunikācijas un visi citu pakalpojumu sniedzēji pensiju plāni un vēl citi iesaistīts. Viss tad vienā lielā lokā visi pasauli iekšķaumā. Bet pateicībos patērētāju uzraudzību, jā, Latvijā galvenā patērētāju tiesību uzraudzības iestāde ir patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tajā skaitā finanšu pakalpojumu jomā. Mēs uzraugam visus pakalpojumus, kur ir iesaistīts, tā skaitā visus finanšu pakalpojumus, kuros ir iesaistīti patērētāji. Tad arī banku kredītlīgumi, maksājuma pakalpojumu līgumi, visi ir tāds uzraudzības, arī maksātspējas vērtēšana ir noteikti patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Un attiecībā, piemēram, gan uz bankām, gan nebankām to uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Eiropas līmenī ir tādas tā kā iestādes ECC-net, ja Latvijas patērētājiem problēma Eiropā, tad viņš var vērsties, piemēram, Latvijas ECC, un tad šī te iestādīti, tā maza struktūra vienīgi palīdz iegūt kontaktīglas sistēmas, sazināties ar attiecīgo Eiropas Savienības uzraudzības iestādi un iegūt informāciju, palīdzēt atrisināt šo te strīdu. Bet uz finanšu pakalpojumiem vismaz sūdzību skaits pārobežu gadījumā nav ļoti liels. Pārsvarā tas nav liels, bet, protams, ka Eiropa pārsvarā spiež uz pārobežu sadarbību. Bet problēma pārsvarā ir datubāzes, piemēram, kredīta gadījumā tā ir maksātspējas izvērtēšana un krāpšana. Līdz ar to pārsvarā tas nav tik ļoti izplatīts un Baltijas reģionā pagaidām nav ne, bet, ar attīstību noteikti tad būs. Mums aizmirst, tas, ko mēs pašlaik runājam, ir par tiesību aizsardzību publiskā kārtā. Tas, ko mēs saucam par public enforcement. Labs pastāv tiesību aizsardzību privātā kārtā. Tas, ko mēs saucam valodā par private enforcement. Es nesen runāju tieši ar kolēģi, kā var iztulkot terminu enforcement latviešu valodā. Un viss, ko es varu iedomāties, ir tiesību aizsardzība. Tiek ko labākas izdomāt nevar. Un patērētājs jau arī var individuāli aizsargāt savas tiesības. Privātā kārta, tas, ko mēs saucam par private enforcement, un viņš arī patērētājiem ir savas iespējas, gan ārpus tiesas strīdu risinātāju, gan arī tiesas procedūru. Tas, protams, gan risināt to, ko nevar atrisināt publiskā kārta, un piemēram individuālas strīdu gadījumā, gan arī var papildināt to strīdiskus, to tiesību aizsardzību, kas notiek publiskā kārtā. Taisnība, jā, tu var pieminēt arī ombudus, un tas ir tieši uz finanšu pakalpojumiem, jo parasti ārpusties strīdētājiem neskata, papildus vēl ar asociācijas, kurām ir spēkā iespēja celt šo te kolektīvo prasību gadījumā, ja viņi piekrīt, tad viņi varētu, piemēram, ja patērēties centrs pieņem lēmumu par negodīgas komercprakses īstenošanu finanšu pakalpojumu jomā, tad, piemēram,
tāds pamats, kur ir nostiprināti kaut kādi pierādījumi, tad viņiem arī būtu vieglāk kā asociācijai, kā biedrībai vērsties ar kolektīvo prasību tiesā un, piemēram, jau par zaudējumu piedzīvi, jo, ja mēs neesam tiesa un mēs nevaram uzdot par pienākumu atlīdzināt zaudējumus, mēs varam piemērot sodu vai uzdot par pienākumu novērst pārkāpumu. Pareizi, divi ombudi, kas mums ir ārpusties, trījus nācāji. Apdrošinātāji, viens bija alternatīvu finanšu pakalpojumu. Finanšu nozars asociācijas ombuds, jā. Bija arī jā, tā kā fintech asociācija, bet viņi Jūs nedaudz jau ieskicējāt, bet tad saliekot punktiņus uz it, tā teikt, kā noris un kādos gadījumos tiek īstenota Latvijas patērētātiesību aizsardzības institūcija par publisko telpu runājot un Eiropas Savienības patērētātiesību aizsardzības institūciju sadarbību. Šeit mums ir tāda CPC regula. Tā dod vienkārši, man liekas, burvīgu juridisko rīku, kā uz visām patērētātiesību uzraudzības iestādēm attiecīgās jomās sadarboties Eiropas ietvaros. Jo tā sadarbība līdz ar to ir daudz efektīvāka. Mums ir vienota sistēma, kur tiek ziņots par pārkāpumu vai tiek ziņots, piemēram, par kādu potenciālu